kāpēc uz Ogri? Es esmu dzimusi ogrēniete. Un vienalga, kur ir aizbraukts vienmēr, tu saproti, ka tu esi ogrēniets, jo tur tu esi piedzimis un lielāko daļu dzīves arī nodzīvots Latvijā, pavadītās dzīves. Un šeit viss ir. Te ir kultūras nams jau kultūras nama manā dzīvē ir liela loma, un tāpēc arī man bija svarīgi, lai daļa mana pasākuma arī notiktu šeit, Ogres kultūras namā, nekur citur Ogrē, bet vismaz vienam bija jānotiek šeit. Un vispārējais daba, Zilie kalni, Mežezers, Špakovska parks, vispārējais ir ļoti tuvu Rīga, ir tuvu viegli sasniedzama, bērniem skolas, gan tehnikumi, gan vidusskolas, pamatskolas, tas ir viss pieejams un, protams, pulciņa. Es nebiju gatava, zināju, ka es nevarēšu izvadāt bērnus uz kādām citām pilsētām, es to arī negribu. Es gribu, lai viss ir salīdzinoši tuvu. Un tas pirmais gads bija tāds mierīgāks, jo bija jāīrē dzīvoklis, un tad es nopirku nelielu māju. Un tad jau viss palika daudz nopietnāk, jo tad ir skaidrs, ka šeit uz kādu laiku arī mēs noteikti paliksim. Un ja arī kaut kur brauksim, tad noteikti brauksim atpakaļ uz Ogri, jo tagad šeit ir māja. Pirmo reizi no Latvijas aizbraucu 2008. vai 2009. gadā. Es tad biju Ogrē, atgriezusies Ogrē dzīvot pāris gadiem, jo vispār esmu dzimusi ogrēniete un lielāko dzīves daļu te esmu nodzīvojusi to, ko esmu dzīvojusi Latvijā. Un sākās krīze. Laikam palika kaut kā garlaicīgi aizbraucu ciemos uz Vāciju, pie mammas teica, es braucu projām. Ļoti spontāni bija jāpabeidz skola, iemācījos pāris frāzes vācis un aizbraucu bez nekādiem tur baigām dziļām domām vai kaut kādu vienkārši pamēģināt, kā ir projām. Man liekas, ka pat krīze man vēl nebija īsti skārusi, jo man bija labs darbs un pelnīja naudu, tā kā nebija tāds, kad jāmūk projām. Un baigi spontāni. Tas bija pirmo reizi toreiz Vācijā, un man bija tāds drusku kultūras šoks un baigi patika. Un es aizbraucu prom. Burtiski, laikam kādā maijā izdomāju, un augstās jau bija prom. Toreiz likās, ka iespējams uz visu mūžu varbūt. Nē, tāds vispār neko nespratu, man liekas, ap 20 gadiem man bija. Un tur baigi mācījos vācu valodu. Ja es nezināju vācu valodu, tas bija tā baigi grūti. Un pēc pāris gadiem es domāju, ka jābrauc atpakaļ vecākam bērnam. Toreiz vienīgajiem bērnam bija jāsāk iet skolā, un es sapratu, ka tās latviešu saknes pazudīs, ja es palikšu tur ilgāk, kā jāizbrauc atpakaļ. Un gadi 6 pagāja. Bērns aizbrauca ātrāk par mani, kopā ar manu mammu, un tad es pēc tam atbraucu, jo vajadzēja sakārtot lietas. Un līdz 5. klasē, kamēr bērns sāk iet 5. klasē, padzīvojāmies pa Latviju. Es gribētu teikt, ka ļoti labi gāja. Sākums bija ļoti grūts atbraukt atpakaļ, bija ļoti, ļoti grūti. Pierast pie tā, kā Latvijā izturās pret cilvēkiem, pret darbiniekiem, starp Vāciju tā bija milzīga atšķirība. Un tāds emocionāls baigies, tāds pārdzīvojums, jo es biju spiesta braukt atpakaļ uz Latviju, jo es nevarēju viena pati tik galā ar bērnu. Tas nevarēja iet uz darbu un vest uz skolu bērnu. Tas arī bija tāds viens no faktoriem. Un, bet pēc kaut pusotru gada dabūju labu darbu, beidzot sapratu, ko man gribās darīt, savu biznesu, iepazinos ar vīru un piedzima meita. Es nezinu, tajā laikā es tagad atpakaļ skatoties, gribētu teikt, ka es vīra influencētu vairāk gribēju aizbraukt prom, jo man tā kā viss bija ok, pat labi, ne tikai ok, bet vīra influencēta, tad mēs nolēmām kā ģimene braukt projām. Un, tā kā tā ideja nebija, tā, kad no sirds, ka jābrauc prom šeit viss, ka viss ir slikti, lai gan daudz kas likās slikti tajā laikā. Pašai sev labi, bet valstī daudz, es nezināju, kā to risināt. Man vienmēr traucē netaisnība pret citiem cilvēkiem un tam līdzīgas lietas, bet es varbūt biju vēl jauna un nezināju, kā es varu kaut ko izdarīt, kā es to varu mainīt. Un nolēmu, ka braukt projām. Tagad saprotu, ka tas bija baigi īstenībā labi, tāpēc, ka ir iespēja no malas paskatīties to visu. Tur sākums bija, nevarētu teikt, izaicinoši. Protams, atkal bija jāpierod pie jaunas valsts. Meitene saka, kā tev tā paveicās? Kā tu tik labu darbu dabūji? Es saku, kā paveicās? Viņa saka, tu esi tik īsu laiku Anglijā, tur, man liekas, 2 gadi bija, kā tu varēji tik labu darbu dabūt? Es saku, pirmkārtām, es uzreiz nedabūju labu darbu, strādāju pa viesmīlu sākumā, tad tur solārī aizgāju strādāt, jo es īstenībā angliski tik labi nerunāju. Tā kā man likās, ka es runāju, jo es, protams, biju dzīvojis Vācijā un vāciski runāju labāk nekā angliski. Un
Bet es visu laiku mācos. Vienmēr kabatā ir lapiņas ar teikumiem, kodiem vārdiem, kas ir jāiemācās. Viss angliski. Mēs neesam pirmreizēji emigranti un intensīvi. Mājās tikai angļu valoda, lai visi runātu ātri, pēc iespējas ātrāk. Un es arī nekautrējos, ko tas man aiznes CV, paprasīt, vai jūs meklējat tur, nezinu, bāra vadītāju vēl kaut ko. Man no tā kā gabalos nenokritīs. Es dabūju darbu bārā, pat ne bārā, veņu saucamā, kur ir bārs, veikals, restorāns, tāds koncertu veikals, ļoti, ļoti tāda forša vieta. Un, liekas, mēnešu laikā, varbūt 2, es jau biju vecākā, un man liekas, pēc kādiem 3 mēnešiem jau general manager, jo, kā saka, čuvis ņuks un poņu strādā. Saprašana arī bija, jo es jau biju strādājis iepriekš, te jau mācījusies kultūras vadību. Un es sapratu to, ka man ir priekš Anglijas augsti standarti, jo arī Vācijā strādāju Michelin līmeņa, kas pēc tam kļuva pa Michelin, toreiz gāju uz Michelin zvaigzni restorānā, ka tu iemācies visādas lietas. Un tad sapratu, tas ir tas, ko es varu piedāvāt. Un baigi daudz strādāt. Un tagad saka, tev tik krūti, tu tādā vietā strādā, tev tur maksā, tu tur braucis kaut kur. Jā, bet pēc neviens nezina to, kad man vakarā, 2 beidzas darbs, un man ir 8, tur mums bija tā konkrētajā gadījumā jāsagaida Japāņu delegācija, valdība, kad bija pasaules čempionāts, taisījās uz Japānu, un es strādāju burtiski, 300 metrus no vietas, kur radās regbija spēle. Viss bārs bija saistīts ar regbiju. Es gulēju darbā uz paklāja. Dīvāns bija baigi nērts. Es gulēju pie dīvāna uz paklāja, apsegusies ar kaut vieli, jo es vienkārši sapratu, ka es nevaru, man nav laika aiziet uz mājām. Un tā ir tā daļa, ko neredz ļoti daudzi. Šitas ir tas mirklis, kurā man dažreiz ir žēl, ka es neesmu precējusies, un man nav vīrs, kurš varētu ar šo nodarboties, lai gan, vīrs, kuram vai nav, ir brīvais laiks, lai šo darītu piekdienas rītā, ir vai jābūt ļoti labam biznesam, kurā viņš pats neiet, vai tad tas ir sūdīgs vīrs, kuram nav darba. Jā. Bet ātri pieradām, sākām strādāt, es sāku strādāt ļoti labā darbā, un tad sākās Covid. Jo 18. gadā, vai 19. arī neatceros, man liekas, ka 18. gadā mēs aizbraucām projām, un tad attiecīgi sākās Covid vēlāk, man atlaida no darba, jo es biju viens no labāk atmaksātiem darbiniekiem firmā un bezjēdzīgs Covid laikā. Jo nebija vairs, ko organizēt, nebija vairs darba vienkārši nebija uzņēmumā. Un kas bija superīgi īstenībā. Tas bija tik labi, jo man bija tik daudz laika. Finansiāli tas man neko nemainīja, jo valsts nodrošināja visus, arī tos, ko atlaida, tad es absolūti nekādu starpību neredzēju. Tikai to, ka man nebija jāiet darba. Un es nolēmu iet studēt. Tieši psiholoģiju, kas, kā redzams, man ir kaut ko arī devis. Bet es visu laiku zināju, ka es negribēšu visu mūžu palikt Anglijā. Toreiz man likās, ka es gribēšu palikt uz kādiem 10 gadiem. Es pat aizmirsu, vai es jums pateicu, ka es braucu uz Angliju projām. Bet es braucu uz Angliju, jā. Un es nolēmu, bet kā es domāju, ka kādus 10 gadus palikšu Anglijā un tad braukšu atpakaļ. Pat ne atpakaļ, kaut kur citur. Īstenībā es nebiju domājis, ka es braukšu Latviju, es domāju, ka es braukšu kaut kur citur. Un es izmācījos universitātē, sāku mācīties arī policijas koledžā, lai varētu iet policijā strādāt, izturēju visus pārbaudes, jo biju pietiekami ilgi dzīvojusi Latvijā. Nevis Latvijā, bet Anglijā pietiekami ilgi, lai varētu pieteikties šajā darbā. Un janvārī es ar bērniem atbraucu Ziemassvētku brīvlaika laikā uz Latviju. Un sapratu, ka mani bērni īsti nav sniegu redzējuši. Mazākais bērns praktiski vispār nebija sniegu redzējis, un tas bija kaut kāds lūzuma punkts. Un sapratām, mums ir jābrauc atpakaļ uz Latviju. Tas bija ļoti, ļoti spontāni. Un atkal šī reizē tas bija janvāris. Un sapratu, mēs brauksim uz Latviju. Un jūlijā mēs jau bijām Latvijā. Viss tik ātri kārtots, es pametu policijas koledžu, nevis pametu, vienkārši aizgāju, es sapratu, ka es nevaru to turpināt, braucu prom, pabeidzu universitāti. Stājos maģistratūrā, lai varētu attālināt studēt Anglijā, ko es arī šobrīd daru. Ne Anglijā, bet apvienotajā Karalistē, Velsā precīzāk. Un ļoti spontāni. Un kamēr tā viss pats salikās. Man ļoti patīk tas, pie psiholoģijas tā tēmas. Un kamēr es mācījos, sapratu, ka es īstenībā gribu strādāt vairāk zinātnē un akadēmijā, nekā actually tur, tāpēc, ka es pati tajā laikā strādāju. Mums arī praksē bija, es strādāju
musulmaņu bēgļu centrā, patvērumu meklētāju bēgļu centrā. Ļoti daudz ko redzēju. Tas arī ļoti mainīja manu skatu pret daudz ko. Pret dzīvi, bet arī pret visu politisko situāciju un reliģisko situāciju Eiropā. Un skatījos, kā arī draudzenēm gāja, jo viena no draudzenēm nepabeidza tajā laikā skolu, viņa aizgāja uz terapiju, viņai vajadzēja mentālās veselības atbalstu, jo viņa strādāja ar sieviešu ģenitāliju apgriezīšanas upuriem. Un otra meitene arī bija, kas pateica, es pabeigšu nekad šo nedarīšu, viņa strādāja ar izvarēto bērnu atbalstu, tiesā, kas nāk, kā atbalsta personāls, viņa teica, es pabeigšu nekad vairāk šīs tēmas negribu, bet man kaut kā, lēnām iepatikā statistika, kur man ļoti nesanāk, bet man ļoti patīk. Un es sapratu, ka es gribu akadēmijā strādāt. Es arī slikti klausos cilvēkos, es ļoti daudz runāju, es iemācīšos būt par psihologu, jo man nav pacietības ilgi klausīties. Tad ir jābūt ļoti tāda, dinamiskai tai runāšanai, tas noteikti nebūs tas gadījums. Un tas sapratu, ka es strādāšu akadēmijā. Ka tas ir akadēmijā un zinātnē, un es braucu no Anglijas, piebraucu bursi, tas bija tiešām, man viss kā filmā notiek dzīvē, piebraucu pie mājas ar to savu lielo mašīnu, busu, jo es nevarēju lidot, jo es suni vedu mājās. Es nevarēju samaksāt cilvēkam, lai aizved mantas, man bija jābrauc līdzi, jo suns bija jāved atpakaļ, tas, kurš ir zelta vērts. Man tajā dienā atnāca īziņa, ka sveiks, redzēju, ka jūs Instagramā rakstat par kriminālo saturu un ka jūs braucat uz Latviju, vai jums interesē darbs augstskolā. Un viss pārējais, bija vēsture, tāpat ar šītām lekciju izrādēm. Es biju ar kultūras namu runājis pirms tam, bet mēs nevarējām izdomāt, kā to juridiski izdarīt, jo viņi nevar maksāt man kā ārzemju mākslinieku. Tur baigi sarežģīti tas viss bija. Tad draudzes saka, man vajag uz Helovīniem. Es zinu, ka tu gribi, tur tā sanāca, kāda dzirdēja, ka es gribu, kāda zināja, ka tai meitenei vajag mūs savu kopā 8 dienās. Es vienkārši, man liekas, no rīta līdz vakaram sēdēju, rakstīju, uztaisīju pirmo lekciju izrādi. Šodien mums ir pirmizrāde 5. tēmai. Jā. Un nākošais mēnesis ir pirmizrāde 6. Rukājam no sīdušu muguru. Man vispār bija diezgan forša doma, ka, ja tur nekas nenotiks lielajā zālē, tāpēc, ka es beidzot esmu sasniegusi 2000 sekotājus Instagramā, kas man ir liels, sasniegums, jo krimiķiem cilvēki baigi nesako. Tikko es ielieku kaut ko pretīgu, tā man uzreiz atsako cilvēki. Pretīgu tas īstenībā nozīmē kaut ko ļoti patiesu, bet tādu sāpīgu. Un tad es gribēju, daudziem liekas, kas ir 2000 sekotāji, bet Ogres kultūras un zālē tur nepilni 700 vietu, kas patiesībā nozīmē, ka tas ir 3 pilnas zāles. Un ja mēs tā padomājam dzīvē, cik tas ir ļoti daudz, tas ir patiesībā ļoti daudz. Var arī tā? Tas ir normāli! Ja es būtu organizētāk, es būtu miljonāri jau. Bet es neesmu. Ne organizēta, ne miljonāri. Daudzi mums tagad mūsdienās, mēs visu redzam Instagramā, mēs neredzam to, kā tas sākas viss. Viss uzreiz, wow, ja viss ir stilīgi, smuki, tur viss ir baigi krūta, bet sākums jau tāds parasti nav. Un viņa arī stāstīja, kā sākumā gājusi un uz saviem koncertiem biļetes tirgojuši, klauvējuši pie durvīm un piedāvājuši dzīvokļus, tā kā biļetes, lai cilvēki nopērk. Vai es nezinu, es tajā laikā kāzas vadīju, kad tu sēdi, visi, wow, mums forši kāds vadītājs, bet reāli sēdi mežā kaut kādā būdiņā, man ir bijis tā, ka vienā pasākumā viņu aizmirsa. Man liekas, tā varētu, varbūt kāds cits stāstīt, bet arī mākslinieks, ka visi kāznieki piedzerās un aizmirst, viņa ir mākslinieks, kurš ir ieslēgts kaut kādā telpā, kā randos, un viens man nenāk tā kā izlaist ārā. Tā kā, jā, tas viss aizmugurē ir tāda grūta. Manuprāt. Nevis kā čīkstēšana, tas nav par čīkstēšanu, man ļoti patīk, bet, ka tas ir tāds cilvēks stereotips, nesaku, ka raktgrāvis ir viegli, nav, bet, visiem mūziķiem, aktieriem, kas saka, aktieris nav nekāds darbs, pamēģiniet nofilmēties. Es esmu pāris filmās gājis arī, pāris masu skatos vai stats, kaut kādās mazās lomiņās. Un tad ir tā, ka cilvēki 5 minūtes nevar nofilmēties, lai neņirktu, vai savāktos, ja kaut ko izdarītu. Ka tas ir patiesībā diezgan grūti. Un jāstrādā ar visiem, un jāstrādā daudz. Jo visi grib kaut ko pelnīt miljonus, neko nedarīt. Es pat atbraucu uz pāris mēnešiem. Vispār, cik tas bija? Kas tad pa laiku ir? Oktobrs.
Maijā, tieši kad bija maija brīvdienas, es biju projekta braucienā uz Buffalo un 3 dienas Ņujorkā. Un man bija tas prieks satikt no tūmā Džordžu Klūniju. Tas bija man tāds. Mēs jau smējāmies līdzos. Es zinu, ka Džordžs Klūnijs Ņujorkā, jā, zinu, varbūt to sanāks satikt. Sanāca. Selfiju es neuztaisīju, tāpēc, ka nolahojos, bet tā kā tas bija baigi forši. Baigi forši tādā ziņā, ka saprotu, ka īstenībā viss kaut kas ir iespējams. Tā, ja tādam mazam padomju bērnam paskatu brauks, tur satik kaut kādu, un satiksi, tuvāk nekā mēs ar tevi tagad esam. Tas ir viens, bet īstenībā tas lielākais message, ko es saņēmu, bija tajā, cik nenormāli daudz tie cilvēki strādā. 6-7 izrādes nedēļā. Tas bija tieši, pēc izrādes, kuras viņu satiku. Tas ir nenormāli daudz. Nenormāli daudz. Jo teātris pats par sevi ir arī sarežģīts, un tev ir jāuzstājas ne jau kaut kā. Ja? Es neaizgāju, godīgi pateikšu, man vienkārši bija tāds biļeti, bija $500. Es domāju, nezinu, es varu atļauties šobrīd $500 maksāt par teātri, tas arī nebija plānots. Un attiecīgi tā kvalitāte ir jābūt, nevar atnākt kaut kā, ja? Jo īstenībā, jo tas, ko es iepriekš teicu, ja par to uzstāšanos, ka vienalga kā tu jūties, es nezinu, veiklā, ja es tur nesmaidīšu to pretī, būs savādāk nekā tad, ja esmu uz skatuves un vienmēr man šodien slikts garīgais, man nav, bet vienmēr man būtu slikts garstāvoklis. Un es to arī izrādīju cilvēkiem, man nākamreiz neviens nenāks. Tas nav kā veiklā, ka tev atnāks tā kā tā pačīkstēs, bet man to pienu vai maizi vajadzēs un es nākšu tāpatās, ja? Nenāks cilvēki. Un, jā, man gribas teikt, esmu laimīga, ka man tā visa pieredze tā ir sagājusi, ka man patīk tie cilvēki, man uz skatuves, tas man iedvesmo, es ceru, ka es kādu iedvesmoju, vai kaut ko iemācu, vai vienkārši cilvēku pavadu labu laiku. Jā, pagaidām, es ceru, ka tā nebūs, bet nav tā, ka ir slikta sajūta skatuves. Zinu, ka tev jāpiespiež sevi tur. Man lielākoties patīk cilvēki, izņemot slikti cilvēki. Slikti cilvēki man nepatīk. Skolās, kad strādāju skolās, nevajag sūdzēties. Tā kā mums no bērnības māca, ka sūdzēties ir slikti, jo sūdzēšanās ir stukačošana. Sūdzēšanās patiesībā ir ļoti vajadzīga, jo ja mēs bērnu sākam mācīt, ka viņiem nevajag sūdzēties, viņi izaug par sabiedrību, kas arī nestāsta par lietām, kas ir nepareizas. 7 gados tev traucē tas, ka kāds tev baksta, nezinu, ar pirkstu, visu laiku tur, zini, klasē šitā te, tu par to sūdzies, bet ja tev visu laiku saka, ka tas nav nozīmīgi, nesūdzies, tu izaudz liels un domā, kaimiņš sit sievu, bet sūdzēties ir slikti. Tā kā, un viss. Ja, un mēs paši radam to ciklu, kurā, sūdzēties ir labi. Jā, un runājot par šo te suņu lietu, cik es saprotu, ka tur ir noklīduši, nopludināti dokumenti no policijas skatu punkta. Protams, ka tas ir slikti, ja, jo tas traucē izmeklēšanai, cilvēki vārdos nesaukt, bet ir cilvēki to visu publicē un kurina tautu, kas arī nav pareizi. No otras puses, ja cilvēks redz, ka sistēmā kaut kas nestrādā un tas nav pareizi, šie te, angliski saucamie whistleblowers, ja, viņi riskē ar savu darbu, viņi riskē ar savu reputāciju, lai paziņot cilvēkiem, kā patiesībā ir. Ja, un par to mēs maz runājam, saka, Dievs, šitie stukači, bet mums viņus īstenībā vajag. Lielākā daļa nav gatavi stukačot, jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev, tu vari pazaudēt darbu, tev ir slikta reputācija un tam līdzīgi, bet īstenībā mums viņi ir vajadzīgi. Jo citādāk tu dzīvo, cilvēki ir mierīgi krāpji, mierīgi un krāp visus, ja? Apčakarē darbu, apčakarē valsti, tā kā tā. Un, es ceru un aicinu savus draugus, kas dzīvo ārzemēs, ka arī viņi brauks uz šejieni. Un, protams, laikam katram cilvēkam tā liekas par savu pilsētu. Man, piemēram, liekas, kāpēc, lai kāds gribētu braukt uz kādu citu pilsētu, dzīvot ne uz Ogri, ja es brauktu atpakaļ. Bet laikam tā domā katrs cilvēks, kurš par savu dzimto vietu. Un, jā, galu galā tā ir arī liela pilsēta, bet šeit ir iespēja, būt baigi tuvu dabai. Un to es arī jūtu mājā, kad es dzīvoju it kā pilsētā, bet man burtiski 50 metrus no manis ir mežs, kas ir fantastiski gan man pašai, gan bērniem, gan dzīvniekiem, un ir suns. Un par to runājot, jo arī sunīts ir vecs, tas, ka šeit ir pieejama medicīna. Vismaz man tas ir svarīgi, jo sunīts ir vecs, un mums vajag daudz medicīniskās palīdzības sunītam, un tas mums arī ir baigi svarīgi. Varbūt pa pieaugšiem un cilvēkiem es jūtos savādāk, varam aizbraukt, kur mums vajag, bet tas, priekš vismaz dzīvnieciņa man ir baigi svarīgi. Jā, un Ogres teātris.
Tas un arī es teicu, ka es braukšu atpakaļ, ka es gribētu spēlēt Ogres teātrī, jo tur es arī izaugu. No pirmās dienas esmu bijusi Ogres kultūras namā, kas tagad laikam saucas Ogres novada kultūras centrs šeit, un teātrī arī es izaugu, bet nu nav laika, tāpēc jātaisa savs teātris.